Atrodoties gandrīz pašā Sēlijas viducī, Viesītē šovasar tiek realizēta virkne teritorijas uzlabošanas un labiekārtošanas projektu, kas ne tikai ievērojami uzlabos vietējo iedzīvotāju pārvietošanās komfortu, bet arī aktīvās atpūtas cienītājiem piedāvās iespēju krietni komfortablākos apstākļos veikt ikdienas sporta nodarbības. Iebraucot Viesītē no Jēkabpils puses nevar nepamanīt skaisto un eleganti no ziediem veidoto Viesītes ģerboni, kas uzskatāmi norāda uz skaistu un sakoptu vidi. Ja ziedu ģērbonis ir pamanāms jebkuram ceļiniekam, kurš brauc ar auto, tad vislielākās pārmaiņas šobrīd piedzīvos sporta stadions. Viesītes vidusskolas un sporta skolas stadiona kompleksa jaunbūve. Būvniecība. Kopējās izmaksas ir 325 000 eiro, un šajā jaunbūvē tiks izveidots futbola mākslīgais laukums, ko mums arī dāvinās Latvijas Futbola Federācija, 2 volejbola laukumi, 1 basketbola laukums un arī auto stāvvieta. Un arī tiks, tagad bija skrejceliņam 100 metri tik noklāta ar mīksto segumu, bet arī viss aplis tiks noklāts ar mīksto segumu. Ja sporta stadiona pārmaiņas ikdienā varēs izbaudīt skolēni un aktīvākie Viesītes iedzīvotāji, kuri ikdienā mazāk pārvietojas ar automašīnu, tad citus realizētos projektus jau varēs baudīt visi autobraucēji un tie, kuri iepriekš cieta no putekļiem, kurus radīja ielas, kuras klāja grants segums. Notiek tagad intensīvi darbi pie Pavasara ielas un Sporta ielas posmu seguma, ceļu ielu posmu seguma atjaunošanas un arī ietves atjaunošanas. Iesākot bija ūdens saimniecības projekts, kur tika nomainīti gan ūdensvadi, gan kanalizācija iebūvēta jauna un grants segums bija. Un tagad pēc šo projektu realizācijas tiek mainīta ceļa sega, tiek izbūvēts asfalts. Pateicoties veiksmīgai sadarbībai ar projekta realizētāju un būvnieku aktīvo un godprātīgo darbu, ielu seguma atjaunošanas darbus iespējams veikt Latvijā diezgan neierastā formā, nedaudz apsteidzot noliktos termiņus. Asfalts nebija solīts pirms Līgo svētkiem, bet pirmā kārta būs Pavasara ielā būs iespējams kabas kārtas uzlietas, bet Sporta ielā būs pamatkārta uzlieta asfaltam. Tas ir, ka darbi iet labi, praktiski bišķiņ pirms termiņiem, kā ir paredzēts. Arī projektu finansējuma ziņā Viesītes novada pašvaldība pilnībā paļaujas uz pašu spēkiem. Daļu projektu sedzot uzreiz, daļai ņemot aizdevumu, kura atmaksāšana, protams, arī būs jāveic no pašvaldības maciņa. Sporta stadionam tas ir pašvaldības finansējums, arī Pavasara ielas posmam un Sporta ielas asfaltēšanai ir daļais mūsu, bet pārējo mēs ņēmām no aizdevuma valsts kasē. Tas arī principā ir mūsu nauda. Melorācijas projektam tas atkal bija valsts finansējums pa projekta naudām. Bez skolas sporta kompleksa izbūves un asfalta uzklāšanas līdz ar 1. jūliju tiks uzsākts meliorācijas projekts, kura laikā no jauna taps izkopts grāvis, kas savienoja Viesītes ezeru ar Zaļo ielu. Jebkurā gadījumā 2016. gada vasarā Viesīte piedzīvo nozīmīgus pilsētvides uzlabojumus.